Sveiki, es jums vēlos parādīt pavisam vienkāršu kāršu triku. Tātad no sākuma jums ir jāizvēlās jebkur kārts no kausa. Pieņemsim, ka jūs izvēlaties šo te kārti. Ja. Mēs viņu uzliekam kausa augšā. Pārceļam kārtis, jebkurā vietā, kurā vēlaties. Tagad es palūkšu kalpiem atrast jūsu kārti. Kā viņi ir kalpi, viņiem jādara tas, ko es saku. Tātad lūk ir kalpi. Apskatīsimies, vai zem viņiem ir jūsu kārts. Tā nav jūsu kārts, jā. Un tad varbūt virs viņiem. Šī ir jūsu kārts. Arī nav. Kalpi man ir pievīluši, bet nu dosim viņiem otro iespēju. Tad lūk ir abi kalpi, ja. Viņiem vajadzētu atrast tagad tomēr to jūsu kārti. Kas šī ir pa kārti? Vai tā ir jūsējā? Tātad es jums parādīšu, kā veikt to kāršu triku, ko jums nu pat parādīju. Dariet visu kā es, un jums vajadzētu sanākt. Tātad, lūk, ir tie divi kalpi. Palieciet viņus apakšā virs pirmās kārtas. Lūk šādi, un palieciet tā, lai viņš neredz. Uzlieciet uz kausa. Tad jūs liekat izvēlēties jebkur kārti no kausa. Pieņemsim izvēlās šo te. Jūs viņu uzliekat kausa augšā. Pārceliet kārtas jebkurā vietā, kurā vēlaties. Un sakiet, kad kalpi atradīs to jūsu kārti. Lūk, arī ir viņi. Sakiet, nu, vajadzētu būt viņiem blakus, kā viņi kalpi, viņi atrada to jūsu kārti. Tad jūs sakat, nu, varbūt tā ir apakšējā. Jūs atbild, ka nē, tā nav. Tad augšējā jūs parādat. Arī nē, tā nav. Un tad jūs šīs kārtas paliekat apakšā. Tad šo te kalpu vienu arī paliekam apakšā. Un parādam, ka lūk ir divi kalpi. Arī blakus tam kalpam ir arī tā kārts, ko izvēlējās. Tad, ko jūs darat? Jūs darat tādu tā kā ātru kustību, turot šīs abas kārtas. Un jums paliek šie kalpi un šī te kārts.